Carnikavas novads īstenoja Interreg Centrālbaltijas programmas projektu Kosforas, kura mērķis ir attīstīt jaunu, inovatīvu, visaptverošu un vietējās vajadzībās balstītu plānošanas pieeju jūras un piekrastes teritoriju attīstībai Somijā, Latvijā, Zviedrijā un Igaunijā. Mēs varējām aktualizēt šo kopienu plānošanas jautājumu, gan sagatavojot vadlīnijas kopienu plānošanai, un mēs ceram, ka tas vadlīnijas varēs praktiski arī pielietot un palīdzēt kopienām praktiski iesaistīties teritorijas gan plānošanā, gan arī īstenošanā. Projektā ir sasniegti novada attīstībai nozīmīgi rezultāti. Izstrādāt Carnikavas novada sociālo-ekonomiskās analīzes ziņojums, veikta Carnikavas novada iedzīvotāju aptauja. Ieviesta inovatīva teritorijas plānošanas prakse pilotteritorijā Garupes ciemā, kurš ir viens no straujāk augošajiem novada ciemiem. Tajā 10 gadu laikā iedzīvotāju skaits ir 4-kāršojies. Pārsteidza tā iedzīvotāja interese, kas izpaudās apmeklējot Garupē rīkotos pasākumus. Kopējais dalībnieku skaits sanāksmēs bija pat līdz 80 cilvēkiem. Patika viņu iesaiste šīs attīstības plāna izstrādē. Cilvēki izteica savus viedokļus, pārunāja problēmas, izteica arī savu sāpi, neapmierinātību, bet tāpat laikā rezultātā saruna bija ļoti konstruktīva vienmēr. Darba procesa rezultātā tika izstrādāts Garupes attīstības plāns. Projekta gaitā Garupes ciema iedzīvotāji tika iesaistīti plānošanas procesā. Attīstības programmas izstrādē tika izmantota no Zviedrijas partneriem pārņemtā walk and talk metode. Taču vislielākais sasniegums ir iedzīvotāju aktivitātes pieaugums. Ciema iedzīvotāja pašvaldības finansētajā konkursā Sabiedrība ar dvēseli iesniedza un guva apstiprinājumu 2 projektiem. Pirmajām lietām, ko mēs izdarījām, bija izveidojām vispār Facebook grupu. Tagad, ja es nemaldos, Facebook grupā jau ir 350 cilvēki. Viens no tādiem redzamajiem rezultātiem no tā, ka, piemēram, mēs iesaistam iedzīvotājus un informējam viņus par to, kas notiek, ir tas, kad bija kooperatīva ilgi gaidītā biedru kopsapulce. Viņa bija vēsturiski visvairāk apmeklētā kopsapulce. Tur, piemēram, ko šeit var pludmalē redzēt, arī bija uzstādījām šūpoles, izmantojot pašvaldības atbalstu. Arī šūpuļtīklus un velo novietu un daudzas citas lietas. Un, līdz ar to tas bija, ko cilvēki redzēja, tas nozīmē, kaut ko darot, var arī panākt pozitīvas pārmaiņas. Garupes iedzīvotāji izvirzīja 5 nozīmīgākos pilotprojektus. Kosforas ietvaros 2020. gadā pašvaldība uzsāka īstenot Lielās ielas rekonstrukciju, pirmo kārtu finansējot no projekta un otro kārtu no pašvaldības budžeta. Pašvaldība sagatavoja projekta pieteikumu un saņēma lauku atbalsta dienesta apstiprinājumu 2. ciemu noteiktās prioritātes īstenošanai. 2021. gadā tiks izbūvēta koka laipu taka uz piekrasti cauri dabas parkam pie jūra. Lielākais prieks ir par to, ka šobrīd viņi gatavo jaunu projektu, jau ļoti lielu un apjomīgu vietējai rīcības grupai par labiekārtojumu, apgaismojumam savām ielām. Un tāds notikums mums novadā vēl nav bijis, jo tik apjomīgu projektu neviens ciems vēl līdz šim nav īstenojis. Un es domāju, tas būs liels paraugs arī citiem ciemiem aktivizēties un pašiem uzņemties atbildību par savu ciemu attīstību. Projekta gaitā ir izstrādāta Carnikavas novada ciemu un ar to saistīto rekreācijas teritoriju publiskās ārtelpas vizuālās identitātes tematiskais plānojums. Galvenie ieguvumi ir vienotas vadlīnijas visām ar teritorijas labiekārtošanu saistītajām jomām. Mēs ar kolēģiem no Carnikavas būvvaldes ļoti priecājamies par tādu iespēju pieaicināt speciālistus, kas mums palīdz gan ieraudzīt to, ko mēs līdz šim esam labi darījuši, to, kur mums varbūt nav tik labi veicies, vai kādi risinājumi varētu būt labāki vai citādi, un to visu apkopot un izveidot tādas kopīgas vadlīnijas publiskajam labiekārtojumam telpā, kas ir mūsu skaistajā novadā, pie jūrā, pie jūras ciemos un teritorijās, kas robežojās ar šiem pie jūras ciemiem. Vēl viens rezultāts ir izstrādāti geogrāfiskās informācijas slāņi, novada komunikāciju infrastruktūrai, labiekārtojumam, projektiem, dabas objektiem. Carnikavā izveidots jauns informācijas centrs.
Informācijas un plānošanas centrs ir pārņemts labās prakses piemērs no līdzīgām iedzīvotāju informēšanas un iesaistes formām Zviedrijā. Lielākais projekta kopumā ieguldījums tieši mazu un ne tik mazu vietu attīstībā ir tas, ka ir veidot strukturētu pieeja ciema attīstības plānošanai. Mēs ne tikai atnākam un pasakām, kas mums ir vajadzīgs, bet mēs izvērtējam arī savus resursus, cilvēkus, kas varētu kādas aktivitātes īstenot un beigās arī domāt, kas būtu prioritārs mums svarīgs, lai mūsu apdzīvotā vieta attīstītos.